Teju pašā Liepājas centrā, laukumā starp Liepājas universitātes viesnīcu Ganību ielā un veikals Superneto, stāv ķieģeļa ēka, kur kādu laiku jau ir pamesta. Agrāk objektā saimniekoja uzņēmums Liepājas siltums, taču tas uzņēmumam vairs nav vajadzīgs, tāpēc stāv pamests. Apkārtējiem šie ēka ir īsts lāsts, esot gan bail garām iet, gan arī skats biedējošs. Bet tā domā tikai tie, kas dzīvo apkārt, kamēr tie, kas šajā ēkā tagad dzīvo, ir apmierināti. Te varot atnākt sasildīties rudens spelgonī. Šī ir vieta, kurā ieraut kādu šļuku. Esot arī pods, kurā kārtot vajadzības var, bet ūdeņa gan nav. Tāpēc pēdējā laikā tur esot kaudze un savas darīšanas esot jākārto vienā no kabinetiem. Pamestā nama iemītnieks Jevgeņijs agrāk esot strādājis pārtiks nozarē. Gatavojis čeburiks, belašs, protot arī pelmeņus izgatavot. Bet maksāts gan esot pamaz, tāpēc nodarbi mainīja. Patreiz Jevgeņijs nodarbojas ar pudeļu un citu pārdodamu lietu vākšanu. Dienā varot nopelnīt ap 10 latiem. Десятка стабиляк. 10 Бутылки. Что ты именно собираешь? Только бутылки? Только бутылки. Эти пивные, алус бутылки. Jevgeņijs dzīvojot netālu. Pie mammas, bet viņa draugs Normons mammas šķūnītī. Arī Normons agrāk esot strādājis algot darbu un nodarbojas ar kartupeļu tirdzniecību. Bet darbs esot bijis smags un maksāts arī pamaz. Tad kādēļ gan sev mocīt, ja neko nedarot, arī varot tikt pie tādas pašas naudas. Kādu laiku Normons pavadījis patversmē, bet arī tur nav varējis dzīvot, kā teikt, ar pilnu krūti. Sirds prasījusies pēc plašuma. Normons nolēms doties atpakaļ uz Krieviju, par to esot labas atmiņas, esot strādājis Omskā, bet uz Omsku gan vairs nebraukšot, jo tur esot kāda sieviete, kur darījusi zinām, ka Normons esot viņai sagādājis meitu. Tāpēc šoreiz ceļš vedīšot uz Kaļiņingradu. Jūs tā esat domājuši mainīt savu dzīvi? Jā. Un kādi tie plāni? Drīz uz Krieviju brauksim. Uz Krieviju? Jā. Mēs ar vīrām atbraucam, brauksim atpakaļ. Ko jūs dariet Krievijā? Trostais un celtnis. Kaļiņingradā, ja? Jā. Kā abiem vīriem, kuri savu ikdienu savijuši ar zaļo pūķi, ies tālāk, nav grūti prognozēt. Tomēr mums, kurus liktenis saudzējis vairāk, vajadzētu novēlēt Normundam un Jevgeņiem izdošanos. Savukārt pašvaldības policijai iespēja rast šo marginālo klondaiku, reizi pa reizē apsakot un sodīt tā īpašnieku par teritorijas neuzturēšanu pienācīgā kārtībā.